toreiz arī gāju terapijā, un man pat bija uzdevums vienai aizbraukt uz jūru un aiziet vienai uz kafejnīcu. Es to nevarēju, jo man likās, ka mums vienmēr viss jādara kopā. Randiņš ar Rūdi. Manā podkāstā runāsim par to, kā attiecības ietekmē un saistās ar mentālo veselību. Esiet sveicināti, dārgie Randiņš ar Rūdi klausītāji. Man ir liels prieks jūs atkal uzrunāt. Un šodien man ir liels prieks pie manis redzēt, dzirdēt cilvēku, kas ir pats pieteicies. Jā, un tāpēc arī noteikti aicinu jūs ņemt piemēru no mūsu šodienas viesa. Jā, ciemos pie manis ir Elīna. Čau, Elīna. Čau, Rūdi. Es noteikti varētu arī par tevi kaut ko pastāstīt, bet es domāju, būtu labāk, ja tu pati izstāstītu īsumā šo to par sevi, ko tu dari ikdienā, ar ko tu nodarbojies. Īsumā ieskicēju kaut kādas lietas, lai klausītājiem būtu skaidrs, ar ko mēs šodien runāsim. Čau, prieks būt šeit. Jā, tātad es esmu Elīna, es esmu precējusies, man ir 3 meitas. Pusaudzes šobrīd visas, jā. Es ikdienā strādāju uzņēmumā Kalvi Kofija. Es domāju, ka lielākā daļa arī Latvijas cilvēki zina. Un esmu operacionālā vadītāja, atbild ne tikai par Latvijas visiem kofiju šopiem B2C, bet arī par Eiropas. Un vēl man ir arī tāds hobijs, grāmatas. Es darbojos biedrībā Laiks lasīt un lasu ļoti daudz grāmatas, rakstu žurnālam Santa grāmatu slēju. Un varētu teikt, man liela daļa no manas dzīves ir grāmatas, jā. Un kas varbūt vēl? Vēl es arī darbojos Motu Latvija un biju 3 gadus motu trenere Mārupes ģimnāzijā. Jā, tas tāds darbs ar jauniešiem. Jā, plašs spektrs. Diezgan nopietnas lietas tu esi piesaukusi, bet kas tev pamudināja atnākt uz Randiņš ar Rūdi? Jā, es klausījos vienu sarunu. Es neatceros to vārdu, bet tā bija Dailes teātra aktrise Madara. Jā, Madara. Jā. Un es klausījos to sarunu, un tajā brīdī man likās tāds tieši par to mentālo veselību un tiem izaicinājumiem. Un man likās, pats man arī ir kaut kādas vairākas lietas, par kurām es varbūt gribētu arī padalīties. Varbūt arī tā mana pieredze kaut kur nodara. Un, jā, tas bija tas, kad es sākumā arī pirmajā brīdī sev pateicu, nevajag. Un tad pēc pāris dienām, man liekas, pēc nedēļas tikai tā uzrakstīju. Kāpēc sākumā pateici nē? Tāpēc, ka es esmu īstenībā tāds impulsu cilvēks, un es bieži vien tiem impulsiem arī klausu, bet ir kaut kādi brīži, kad es paņemu pārāk daudz uz tā sava šķīvīša, jo es gribu ļoti daudz ko dzīvē izdarīt. Es laikam esmu tas high achiever persona, un kaut kādā brīdī es gribu to, es gribu šito, es gribu tik ļoti daudz, bet laiks mums ir visiem tik, cik ir, un es netieku ar tām visām lietām galā. Un tad man likās, vai man tā kā pietiks resursu šim, vai man tiešām to vajag. Tāpēc es šobrīd ļoti mācos tiem pirmajiem impulsiem vairs neklausīt, mazliet padomāt un tikai tad iet tālāk. Jā, tas iespējams ir pareizais veids, kā dīlot ar to, bet kas tad bija tas tāds, tas būtiskākais apstākļs, varbūt, kas tomēr lika tev pēc tam pārdomāt un pēc tā pirmā impulsa un teikt, labi, es atnākuši pie tā Rūdi. Es apdomājos un es domāju, ka varbūt tas tomēr ir tā jēgpilni un jā, tas laikam bija tas, jā. Jā, tas ir vienkārši, man interesē tie cilvēki, kas paši piesakās, tomēr tā ir arī cita sajūta man vadīt sarunas, jo tad es visbiežāk atnāk kā balta lapa, un jo tos cilvēkus, kurus es uzaicinu, visticamāk, es jau viņus bišķiņi zinu, un tad eju cauri kaut kādām viņu pagātnēm pirms epizodes, bet tajos gadījumos, kad cilvēki paši piesakās, tad es tiešām tuvu baltai lapai esmu, un tajā pašā laikā man interesē tie iemesli, kāpēc jūs gribat atnākt, jo es ticu, ka tas arī var pamodināt citus cilvēkus, tā kā arī varbūt noticēt tam pirmajam impulsam vai otrajam impulsam, un jā, es ticu, ka mūsu klausītāju vidū vēl vismaz ir kādi 20, kas labprāt šeit būtu, tāpēc saņemieties un esiet drosmīgi. Jā, par tiem mentālajiem izaicinājumiem tu jau pati minēji, ka tu esi gājusi cauri, tu arī man ziņā rakstīji to.
Nu, es nevaru nepajautāt, kā tu jūties šobrīd. Jā. Šobrīd es jūtos arī eju kaut kādiem izaicinājumiem cauri. Šobrīd man lielākais izaicinājums ir miegs, jo ap 40 gadiem tur visi hormoni mainās un tā dzīve paliek nedaudz savādāk, un es mostos ļoti agri un es nevaru aizmigt. Un tas miegs tā ietekmē to ikdienu, to pašsajūtu un visas tās pārējās lietas. Tā kā šobrīd es eju cauri tai kaut kādai miega fāzei. Bet kā es esmu gājusi cauri, man ir bijusi gan izdegšana, gan arī depresija. Jā, es arī esmu ārstējusies no depresijas. Jā. Un tās ir tās lietas, ja teiksim tā, depresiju es neatpazīstu, un depresiju ir diezgan grūti arī atpazīt, jo viņai ir maska un cilvēks var ļoti maskēties, un mēs nezinām, kas cilvēkam ir mugursomā. Par to mugursomu tā ir tāda mota, Latvija, tā metafora, ko mēs ar jauniešiem runājam, ka es, piemēram, satieku tevi. Es tevi redzu, tu tur smaidi, tu esi priecīgs, bet es nezinu, kas ir tavā mugursomā, kas īstenībā tevi tā kā nomāca. Tad izdegšana, tā ir tāda atkal vairāk lieta, ko tieši profesionālajā dzīvē var ļoti labi redzēt, ka cilvēks kļūst tāds negatīvāks, viņš netiek ar darbiem galā, visi darbi aizņem daudz vairāk laika nekā ir bijis pirms tam, un tad tā laikam ir tā deguma smaka, ko es atpazīstu citos, jo es pati esmu to piedzīvojusi. Tad izdegšana, depresija. Kas bija vispirms? Vispirms bija izdegšana. Jā. Un, izdegšanas iemesli, visbiežāk tas ir pārstrādāšanās. Tā ir pārstrādāšanās, un ne jau tā, ka tev priekšnieks stāv blakus un liek tev darīt, un tu tā kā nevar pateikt, nē. Tā ir tā, vismaz manā gadījumā tā bija cita izdegšana. Tā ir kaut kādas tādas arī bērnības sekas, jo es esmu augusi padomju laikos, un tur bija tāda, teiksim, tendence ļoti salīdzināt vienu ar otru. Es domāju, ka arī ikdienā tas vēl šobrīd arī ir, bet mūsu ģimenē tas arī bija tā ļoti raksturīgi, un es tiku ļoti salīdzināta ar citiem, un es arī sevi ļoti salīdzinu ar citiem šobrīd. Es ļoti strādāju pie tā, un ir jau daudz labāk, bet tajā 17. gadā, kad tas notika, tad es biju sākusi strādāt jaunā darba vietā, un man bija tāds ritīgi gribējās sev pierādīt. Un es arī pierādīju, viss ļoti labi arī sanāca, bet visu laiku bija tā sajūta, ka vajag vēl labāk. Un tad bija tā, ka es biju darbā jau no rīta 7:00 un strādāju daudz, garas stundas, paliku pēdējā, mēģināju ļoti visu izdarīt, un pēc kaut kādiem 7, 8 mēnešiem bija arī tās sekas, ka es kļuvu ļoti negatīva, es vairs netiku ar tiem pienākumiem galā, un bija ļoti slikti, jā. Gulēju maz, nēdu. Jā, laikam visas tās lietas, kas izdegšanā mēdz parādīties. Jā, mums arī vienā no pēdējām epizodēm bija tieši izdegšanas stāsts. Jā, es klausījos ar Dānu, tā bija ļoti jauka epizode. Tāpēc es tagad arī tā atminos un kaut ko līdzīgu šeit varu sadzirdēt, bet kā tu tiki ārā no tās izdegšanas, vai arī tas bija uzreiz nākamais ceļš depresija? Nē, tas nebija nākamais ceļš. Bija tā, ka es īstenībā par to varu pateikt paldies savam kolēģim, kurš saskatīja, ka es neesmu vairs kāda es biju, enerģiska, priecīga, tāda pozitīva. Un viņš teica, ka nav labi ar mani. Un tas bija viņa ieteikums aiziet pie ārsta toreiz, un tad es aizpildīju testu un sapratu, ka es paņēmu slimības lapu uz 2-3 nedēļām. Ļoti daudz gulēju, izgulējos, pārdomāju, sapratu, ka tā nevar, ka ļoti svarīgi ir atpūsties. Un tad es toreiz atgriezos pēc 3 nedēļām jau tāda mazliet savādāka. Bet es teiktu, ka tas laiks bija pa īsu. Vajadzēja varbūt nedaudz vairāk, bet man bija tas FOMO, bailes palaist garām to savu pozīciju un to vispārējo. Bet es zinu, ka es toreiz tā kā lēnāk to visu darīju. Nevis lēnāk, bet es bišķiņ prātīgāk to darīju. Un pēc tam es, protams, vairākas reizes dzīvē esmu vēl aizvien nonākusi līdzīgā situācijā vai tuvu tai situācijai, bet tad es tā kā esmu sev pieķērusi un pati pieķērusi, jā. Jā, un 3 nedēļas, es nezinu, katram noteikti ir tas savs posms, gan jau kurā viņš var tikt ārā no tās izdegšanas. Man tas asociējas pašam ar ilgāku ceļu, bet tur baigi, man liekas, tas ir tāds, tev iekšā ir diezgan daudz domāšana jāmaina.
kā tu minēji, par to sevis pierādīšanu un tā tālāk. Labi, korporatīvajā vidē noteikti, ka tam ir diezgan liela loma, ja ir ambīcijas, bet diezgan grūti tajās 3 nedēļās tā kā pilnībā no tā tikt vaļā, jo tomēr tas ir kaut kāds mindsets, ka tu vēlies būt priekšā, jā, un tā. Bet tu minēji, par tiem nākamajiem brīžiem, un kā tu uzķēri tos brīžus? Tos es jau uzķēru pati. Es jūtu, ka es tā kā zinu savas spējas, cik es spēju kaut kādas lietas darīt, un tad es jūtu, ka kaut kādā brīdī tās lietas sāk buksēt. Ka man tas prāts nespēja vairs attiet, kad es pa daudz jau tajās lietās domāju, ka es visu nakti par to, domāju, ka es nevaru tā kā vispār atpūsties vairāk, kad nav šis atjaunošanās ķermenim. Un tad es tā jūtu, Elīna, tā ir tāda godīga saruna ar sevi. Elīna, man liekas, ka nav labi. Ir bišķiņ jāpaņem pauze. Un tad es kaut kādas lietas lieku malā un mēģinu kaut kādu brīdi, kaut kādā detoksiņā vairāk padzīvot. Un tad atkal var lēnām turpināt uz priekšu. Šobrīd tu neesi tajā, stadijā? Šobrīd ir tā, ka ir ļoti, ļoti daudz darbi. Jā. Tiešām darbā ir ļoti daudz darba, jo mēs esam tādā ļoti izaugsmes posmā straujā. Un pāris reizes ir man bijušas, uz doto mirkli šodien nē, bet kaut kad ziemā man bija tāda sajūta, Klau, vai es ar šo apjomu visu tā kā tieku galā. Bet tad es iečikojos regulāri ar savu vadītāju, un tad es tā kā pats saprotu, ka varbūt es esmu ļoti atbildīgs cilvēks. Un tādiem atbildīgiem cilvēkiem ir tāda tendence, piemēram, ir sanāksme, un mēs runājam par kādu jaunu projektu. Ja mēs nesadalām, kurš ko dara, tad man reizēm sajūta, ka man tas ir jādara, un es to tā kā ļauju paņemt sev. Varbūt pārējie pat nemaz nedomā, ka es to tā kā darīšu, bet es izdomāju, ka tas jādara man. Un es to atbildību esmu tik ļoti gatava ņemt, un tad kaut kādā brīdī man liekas, es tā kā netieku ar to visu galā. Un tāpēc man šobrīd ir tāda viena lieta, ko es varbūt daru, ir kaut kādā sanāksmēs, tad Klau, kurš ko dara, lai es tā kā saprastu, ka tas nav jādara man. Tātad tu atbildību nepaņemt visu uz sevi. Tā ir tā viena lieta, ko es arī ļoti tā kā mācos dzīvē, jā. Un tu esi perfekcionisti? Jā. Izklausās. Jā, un tas ir tāds... Tā ir arī tāda, man liekas, mācība mūža garumā. Jā. Un es ceru, ka kaut kādā brīdī dzīvē es nonākšu līdz tam, ka es nebūšu. Jā. Bet reizēm ir man tāda īpašība, kad es, piemēram, tas pats arī žurnālam, kur es rakstu par grāmatām, man liekas, ka varbūt kāds cits to varētu apsēsties un 2 stundās uzrakstīt. Man ir reizēm, kad es par to domāju 28 dienas, tā kā mēnesī. Es domāju, kuras būs tās grāmatas, ko es likšu. Katru dienu tā kā pieķeru. Un tad, kad es zinu, ka man ir palikušas pēdējās 2 dienas pirms termiņa, tad es tur domāju, nevaru apsēsties reizēm pēc tā. Tā kā ļoti prokrastinēju. Bet tas jau ir tāds ļoti liels spiediens uz mani pašu. Un es domāju, kurš būs tas mēnesis, kad es iemācīšos to izdarīt tā viegli. Un tad es mazliet baidos, vai redaktorai patiks tas, ko es tā kā esmu uzrakstījusi. Un tas īstenībā ļoti nomoka, jā. Jā, bet redz, patiesībā interesanti. Tās slējas jau, es esmu pamanījis, viņas nav pārāk lielas. Nē, galīgi nav. Bet redz, cik tas aizņem tavā prātā. Tas aizņem, un reizēm tas aizņem ļoti daudz. Un redz, tas arī ir nedaudz savādāk, jo Instagramā tu vari uzrakstīt tā kā savas domas par grāmatu. Man patika, man viņa viegli lasījās, jā. Bet žurnālā tu tā nevar rakstīt, tur mazliet savādāk ir jāraksta. Jā, tur ir savu tā kultūra jāievēr. Jā. Tas to es nojaušu, jā. Nevēlties par to perfekcionismu jautāju, un nevēlt arī... Visticamāk, tev tā Madaras epizode iedeva kaut kādu sajūtu, jo tur arī bija ļoti daudz tā perfekcionismu tēma, un viņi arī ar to saskars labi, bet depresijas posms, tas seko pēc tam. Jā, tas sekoja pēc tam. Tur bija viens tāds privāts notikums, kas to veicināja, un jā, tad es arī kaut kādus pāris gadus lietoju antidepresantus. Jā, tas bija tāds... posms, kur man likās, es dzīvoju nedaudz atrauti no sevis pašas, tā laikam varētu teikt, un tas arī bija iemesls, kāpēc es
ļoti vēlējos izkāpt no tās situācijas ārā, bet vēl papildinot arī, es domāju, ka tas bija arī posms, kur es sapratu, ka es nedaru to, ko es vispār dzīvē tā kā gribu darīt. Tas varbūt arī ar tādu viduspārējus posmu kopā sakrita, jo es biju ļoti daudz dzīvē darījusi to, ko citi no manis gaidīja. Un, jā, to mēs arī ar jauniešiem daudz runājam, ka beigas svarīgi saprast, ko tu pats tā kā gribi. Bet arī es biju teicamniece, ļoti labi skolā mācījos, tāpēc, ka es ļoti vēlējos vecāku atzinību. Un tad, kad es nonācu 12. klasē un bija jādomā, ko darīt tālāk, es vispār nezināju, ko es gribu darīt tālāk, jo es biju visu laiku to veltījusi tikai tām mācībām. Un tad es tāda bara instinkta vadīta aizgāju uz banku augstskolas finansēm. Nav tā, ka man finanses patīk, vispār nē. Bet pēc tam es nonācu ekonomikas ministrijā, es nonācu Altumā, un tad es nonācu bankā strādāt, kur man sanāca tām finansēm strādāt. Un tad es piedzīvoju tādu laikam tādu lielāko epizodi, kad es jūtos tik nelaimīga. Un es domāju, ko man darīt un kā no tās situācijas izkāpt. Kā tev ir labs darbs, tev ir forša ģimene un laba alga, bet jūties vienkārši ritīgi slikti. Un tad arī es gāju pie tās savas psihiatras, un viņa teica, Elīna, šitais jau nav risinājums. Tev ir jāsāk iet terapijā. Tev jāsāk iet terapijā un tā kā jāteik no tās situācijas ir ārā. Un tad toreiz arī ar terapiju un sanāca tā kā sakārtot, kad sapratu, ka ir jālec pilnīgi nezināmajā un jāiet prom no darba. Un arī tā iešana prom no darba arī sakrita ar antidepresantu pārtraukšanu. Un tā ir tāda īstenībā viena lieta, kur es biju pārsteigta, cik grūti ir nokāpt no antidepresantiem. Jā. Labi, padalies par to antidepresantu nokāpšanu. Kas tur bija? Man likās, ka kā lai pasaka, es vienkārši jutos kaut kādu mēnesi ļoti, ļoti slikti. Tā, ka tev vienkārši trīc rokas, ka tu vispār jūties dezorientēts, ka tev ir, tu vispār nesaproti, tu tā kā nesajūti, vai tu kaut ko jūti, vai tu vispār tā kā nejūti. Tev ir tāds bet nevis tā kā lomkas, ka tev vajag iedzert to tabletīti, bet tu vienkārši vispār nejūties savā ķermenī. Un tad es atceros, ka es ļoti daudz domāju par to, cik laikam svarīgi ir. Varbūt tās ir tās rehabilitācijas klīnikas, kurā cilvēki var, 2-3 nedēļas padzīvot, kamēr viņi nokāp no tā visa nost. Jo man brīžiem likās, ka man ir kaut kāda vajadzīga, kaut kāda palīdzība no ārpuses. Mhm. Jā, šis jautājums, es pieņemu, ir arī diezgan daudziem aktuāls par to nokāpšanu. Man laikam tas vēl ir priekšā, bet es arī esmu dzirdējis vienkārši dažādas tās situācijas un stāstus, gan jau, ka tas arī atkarīgs no tām zālēm un arī no tā veida, kā tu nokāp. Bet tu tajā mēnesī arī, strādāji vai? Es biju aizgājis no darba projām tajā mēnesī. Nē, man liekas, 2 nedēļas strādāju un 2 nedēļas vairs nestrādāju. Kaut kā tāda sakta. Man liekas, ka tieši svarīgi būtu gan jau tur tā pauze visticamāk. Tu jau minot tās sajūtas, kuras tu minēji, gan jau, ka tur tā darbā tā diezgan sarežģīta būtu. Sarežģīta, bet arī es domāju, ja tas viss laiks ir tā kā, atvaļinājumā, tas man liekas arī traki ir, tad tu vispār to atvaļinājumu neesi īsti pieskaitāms. Jā, vajag, sportot, kustēties. Par to ir tā, ka es ļoti daudz kustos. Man ir tie 11,000 soļi tāds must have pilnībā, tā kā es arī eju 3 reizes nedēļā uz sporta zāli, bet es atceros, ka tajā laikā pat tādas kustības, tādas pastaigas bija diezgan izaicinošas, jo, tā kā tiešām nejūties vispār tā kā tu pats. Jā, tā sajūta ir ļoti stulba. Bet, labi, tu minēji par to depresiju, es saprotu tos iemeslus, kas saistās ar to, ko es vēlos darīt. Jā. Kas vēl tam ir apakšā? Es domāju, ka tur apakšā bija viss, sākot ar kaut kādām bērnības neizstrādātajām lietām, ko es biju paņēmis no bērnības. Arī mazliet, man tēvs bija alkoholiķis un māma dzīvoja līdzatkarīgās attiecībās. Un tēvs šobrīd jau kopš mana 16 gadu vecuma vairs nedzer, bet bērnībā bija vairākas tādas epizodes un tā ģimenes dzīve mums, kaut kādas vismaz traumas man ir paņēmušas uz to manu dzīvi, ko es esmu paņēmusi līdzi.
Un es domāju, ka kaut kādā brīdī tu tā dzīvo ar to visu, un pienāk kaut kāds dzīvē brīdis, kad tev tas viss sakrājās, un tā kā tu saproti, ka tā vairs nevar. Tu ķermenis jau iepriekš saka visu laiku, ka viņš vairs tā nevar, bet tu to neklausi, tu vienkārši turpini darīt kā pa vecam, un tad vienā brīdī noteikti tas sprādziens, ka tu saproti, ka tu vispār vairs nespēji tā kā funkcionēt. Un tad tu nokļūsti pie psihiatra, un viņš ķerās pie palīdzības. Kādas tev tagad ir attiecības ar vecākiem? Ļoti labs. Man ir ļoti labas attiecības, mēs esam izrunājuši to un viss ir ļoti labi. Man ļoti laba māsa ir, mēs ar māsu ļoti daudz arī par to esam runājuši, par to, kas varbūt ir tā viena lieta, ko mēs arī esam par māsu runājuši, kad ir kaut kā, kā piemēram cilvēki māk dzīvot, ir kaut kādas traumas. Mums tās traumas nav tik lielas, bet, tu nezini, tur 35 gadu vecumā pieņem lēmumu, ka es turpmāk dzīvošu tā. Mēs kaut kādas lietas ļoti nesam līdzi. Mēs ļoti daudz varam panest, un mēs esam tās, kuras baigi daudz spēj nest līdzi. Mēs to mindsetu mainam, bet viņš jau nemainās vienā dienā, kā tu arī iepriekš teici. Un tie reizēm varbūt ir vairāki gadi, un tad tas, pie kā esmu tagad nonākusi, kad es jau sev paspēju pieķert pie kaut kādām lietām, kad tu atkal dari pa vecam, jo šī tā lietiņa, kas tev bērnībā tika teikta, un tāpēc tu atkal mēģini darīt pa vecam. Tagad es reizēm pieķeru. Ir reizēm, kur es pieķeru tikai pēc tam, kad tā situācija ir notikusi. Ko tu nesi tajā mugursomā depresijas sprādzienā? Es, man liekas, nesu visu. Gan par to, ka es neesmu laba mamma. Man ir 3 meitas. Par to, ka ko es varbūt neizstāstīju, man piedzima viena meitiņa, un pēc gada un 6 mēnešiem man piedzima dvīnītes. Un tad es varu sakot, pie pusotru gadu laikā tiku pie 3 maziem bērniem. Un man vīrs tieši tajā laikā sāka savu vienu darba lielu projektu ar ražotnes būvniecību. Un es diezgan daudz biju tā kā viena tiem bērniem. Un tad 3 mazi zīdaiņi. Man bija arī ilūzija par to, kādas būšu kā mamma. Ļoti mierīga, tie bērni tur gulēs kaut kur, mēs tur kaut ko visu kopā darīsim, un tāds nebija. Jo tie bērni bija ļoti prasīgi. Tad dvīņi, kas arī ir papildus slodze, plus vēl tā mazākā, lielākā meitene. Un tas viss bija tāds liels karuselis. Tas no manis paprasīja ļoti daudz. Es biju nikna, dusmīga, aizvainota uz vīru, kurš tik daudz strādā. Un es domāju, tas viss tā kā krājās. Un tad, kad viņām palika 1 gads dvīnēm, tad es sapratu, ka man jāiet uz darbu ir. Un es atgriezos darbā, un tad arī sākās tieši tas, ka man likās, ka māte es neesmu laba, jo es netiku ar to visu galā. Es gribēju prom no turienes. Un tagad, tad darbā es tagad pierādīšu, cik es esmu laba darbiniece. Un es mēģināju gan to darbu, gan tās mājas visu tā kā apvienot. Visur būt laba. Un tas nesanāca. Un es domāju, tajā depresijā arī tur viss tas uzsprāga par tām ilūzijām savām, ko es biju izdomājusi, ko es tā kā, cik labi es būšu. Un, jā. Ko tu tajā brīdī domāji, kas ir laba mamma, un kā tagad uzskati, kas ir laba mamma pēc tā visa? Tātad tajā brīdī man liekas, ka laba mamma ir, kas izdara visu bērniem, kas atsaucās uz viņu visām lietām, kas tā kā, ir vienmēr gatava palīdzēt, kur gan samīļot, gan, protams, ir tīra māja, ir vienmēr silts ēdiens sagatavots, ir aprūpe un rūpes. Tas, ko es šobrīd, un es sevi tā kā ļoti noliku malā. Un es atceros, ka es toreiz arī gāju terapijā, un man pat bija uzdevums vienai aizbraukt uz jūru un aiziet vienai uz kafejnīcu. Es to nevarēju, jo man likās, ka mums vienmēr viss jādara kopā. Un man likās, man tā jau tik maz laika ir, un es tagad maksāšu auglītei, lai es vien iet uz kafejnīcu. Tas galīgi nerakstījās kopā. Es gan toreiz sev piespiedu un to izdarīju, man liekas, vienu reizi. Uz to jūru es toreiz arī aizbraucu. Jā. Bet ar šodienas acīm es saprotu, ka laba māte ir, laba mamma ir, kas ir arī sevi piepildījusi, kas var reaģēt uz bērnu vajadzībām, bet ne momentāli un uzreiz, kad bērniem pašiem ir tā patstāvība arī jāmācās, kura ir klātesoša, nevis it kā klātesoša, bet īstenībā domā par kaut ko citu. Ar šo varbūt reizēm man arī vēl tik viegli nemaz neiet.
un kur var atbalstīt bērnus, jā, kur var pamanīt viņu kaut kādas stiprās puses un atbalstīt, jā. Tā kā iedrošināt. Nu, tu jau minēji, ka tu biji dusmīga uz vīru tajā laikā. Kāds bija jūsu attiecības to brīdi? Mēs esam izgājuši daudz kam cauri. Mēs esam kopā, es tagad domāju, 19 gadus, laikam, jā, 19 gadus. Mums ir bijušas daudzas krīzes. Es domāju, ka šobrīd ir labi. Mēs esam daudz runājuši, kaut kādi aizvainojumi mums ir vēl diezgan daudz vienam uz otru bijuši, bet laikam jau izejot tādām grūtībām cauri arī ir tā labi, jā. Bet to brīdi? Bija tā, ka es domāju, mēs bijām ļoti tuvi šķiršanos vairākas reizes. Mēs pat jau vienā brīdī bijām līdz papīru parakstīšanai, jā, nonākuši arī. Un tur bija daudzas krīzes arī ar bērnu negulēšanām. Un es atceros, toreiz mēs bijām gatavi viens otru nogalināt, varētu teikt. Bet to neizdarījām, jo es atceros, ka es to vienu nakti, tās dvīnas raudāja mums ļoti daudz naktīs. Un viņām bija tā, ka viņas viena raud, un pēc 2 stundām otra raud, un viņas nekad neraudāja kopā. Un vispār viņi neslimo kopā, viņi vienmēr slimo pēc kārtas. Un tas ir vecākiem tāds dubult spiediens visu laiku. Es pat vienā brīdī to visu pierakstīju, jo man likās, ka viņas visu laiku ir slimas, bet īstenībā pēc grafika tā nemaz nesanāca, pēc kalendāra. Un es atceros spilgt to vienu nakti, kad vienkārši tie bērni kliedz. Tev nākamā rītā ir jābūt darbā, tu vienkārši kurš ies pie tiem bērniem, tā kā abi skatāmies. Un, jā, tur toreiz bija ļoti tā. Un tad arī, protams, tās slimošanas, tās arī mēs vienmēr naktī modāmies ar tādu, es nezinu, riebumu vienam pret otru, kad kurš būs tas, kurš tad varēs iet uz darbu un kuram būs jāpaliek mājās ar bērniem. Bet kas tomēr pamudināja jūs to neizdarīt līdz galam, nespērt to soli? Laikam tā saruna tomēr izrunāt. Un, es atceros, bijām arī aizgājuši pie mācītāja viena, pie Kaspara Simonoviča, arī toreiz uz sarunu. Un, viņš toreiz tā ļoti labi pateica, ka ok, šķiraties, bet ko tad, kas būs tālāk? Iesiet nākamajās attiecībās, vai atkal pēc mirkļa nebūsiet turpat, kur esat tagad? Kad ir ļoti pašam jāmainās, nevis tikai tā kā jāgaida no otra. Un es atceros, ka es toreiz, es varu tikai par sevi atbildēt, ka es toreiz ļoti mainījos. Es ļoti sāku iet terapijā, sāku ļoti strādāt ar sevi, pie savas domāšanas, pie vispārējā. Jo, protams, ka man arī bija ļoti izteikts tas tā upura loma, ka es biju mājās 3 maziem bērniem, un, protams, ka neviens mani nesaprot. Man nesaprot, visi dzīvo savu dzīvi, un es biju tajā upurī, kad visiem ir dzīve, bet man nav dzīve. Un, no tā bija jāskāpj ārā, ka to pašai ir jāmeklē risinājumi, meklē auklīti, meklē kaut ko, lai tu vari piepildīt to dzīvi. Jā. Tu minēji, ka jūs gājāt pie mācītāja. Kāpēc pie mācītāja, nevis pie terapeita? Mēs gājām arī uz pārterapiju. Mēs bijām arī tajā. Bet toreiz, kā mēs esam laulāti Lutera draudzē, tad kaut kā tā laikam bija arī mana ideja, ka ir jāiziet pie mācītāja, parunāties. Īstenībā es teiktu, ka tā saruna bija daudz labāka nekā pat tajā pārterapijā, ko mēs ieguvām. Viņš tā ļoti trāpīgi salika tādus punktiņus uz ījām. Es vēlos pateikt lielu paldies tev, ka esi šeit un klausies. Ja tu izbaudi randiņš ar Rūdi, aicinu tevi kļūt par podkāstu atbalstītāju, uzsaucot man virtuālo kafiju. Lai to izdarītu, dodies uz Buy Me a Coffee linku, kas ir pieejams katras epizodes aprakstā. Atbalstot podkāstu, tu ļauj turpināties sarunām par attiecībām un mentālo veselību. Es ticu, ka noteikti baznīca un vispār arī var būt palīdzoša. Tīri, ja runājam par mentālās veselības sakārtošanu, tādu iekšējā miera iegūšanu, bet tas arī noteikti ir atkarīgs gan no paša mācītāja, gan no tās baznīcas, jo jāatzīst, ka noteikti ne visi mācītāji ir tik
Viedi un ziņojuši. Es pieņemu, bet tāpat ir arī ar terapeitiem. Tas ir tieši tas pats. Es esmu drošs, ka arī ne visi terapeiti tiešām spējas palīdzēt jebkurās situācijās, un tā un tas ir. Tāpēc es arī esmu teicis, ka nav slikti mainīt viņus. Ja? Tā kā ja tev pirmajā reizē tā sajūta nav īsti ok. Ja? Par to arī mēs esam runājuši. Vienīgi tas, ka tas prasa laiku un līdzekļus. Man liekas, ka es esmu bijusi pie kādiem 7 terapeitiem. Un ir arī bijis tā, ka es eju pie terapeita. Tas terapeits man ļoti palīdz. Un paiet kaut kāds laiks, un es jūtu, ka mūsu ceļš ir beidzies, kad man kaut kas cits ir jāmeklē. Ir arī bijis, ka es aizēju vienu reizi un saprotu, tā kā nebūs. Un ir arī bijis tā, ka ir viena terapeita bijusi, pie kuras esmu bijusi, kopā 5 reizes. Tur vienā gadā 2 reizes, un tad pēc 3 gadiem es aizgāju vēlreiz, un viņi man vienkārši vienā reizē ritīgi palīdz un saliek visu pa plauktiņiem. Tad tev ir kaut kāda tāda, nezinu, terapeitu kladīte? Nē, nav. Es domāju, ja man tagad vajadzētu terapeitu, tad es arī pirms kāda brīža domāju, ka varbūt man vajag, tad es vērsos pie vairākiem cilvēkiem un es saņēmu sarakstu, bet ja man tieši šodien tu teiktu, es teiktu, ka es nezinu, pie kā iet. Okay. Man nav tāds atvērts šobrīd. Bet tas nav aktuāli šobrīd tev. Jā, bet tas, ko es vēl daru, es mācos šobrīd jau 2. gadu integrālās izglītības institūtā pie Jūra Rūbeņa un Induļa Paiča. Tādās mācībās vadība un apzinātība. Un tad mums ik pa laikam ir jāiečekojās ar šiem 2 kungiem. Un tā ir tāda, varētu teikt, arī savu veidu terapija, gandrīz vai jāsaka. Un tā nav terapija, bet tas ir tāds atbalsts, es teiktu. Atbalsts. Un es ļoti daudz lasu grāmatas. Jā, par grāmatām. Jā. Es redzu dažas grāmatas. Jā, es paņēmu 3. 3? Nē, es īstenībā paņēmu 8. Tur bija ļoti daudz grāmatas, jā. Nē, es saprotu, ka grāmatas tavā dzīvē noteikti arī ir tās, kas iedod to mieru sajūtu un varbūt ir vilkušas ārā no tās depresijas. Jā. Tu esi paņēmuši šeit 3 grāmatas. Mēs varbūt neiesim ļoti dziļi iekšā par tām grāmatām. Bet kāpēc tieši tās? Jā, grāmatas ir, nevar teikt, ka grāmatas ir kā terapija, jo grāmatas nav terapija. Terapija, ja mēs tā precīzi runājam, tad terapija ir pie terapeita un tā nav terapija. Jā. Man grāmatas iedod kā citu skatu uz dzīvi, citu perspektīvu un arī iespēju pazust. Jā, pazust no ikdienas rūpēm, kurā es esmu ieeju grāmatā, un tad man tā apkārtējā dzīve nedaudz pazūd. Un vēl viena lieta arī, kas ir, kad lasot grāmatas, es varu izdzīvot ļoti daudz dzīves, jo es tā dzīvoju līdz tam visam, kas tur rakstīts ir. Es paņēmu tādas 3 grāmatas, īstenībā šitā sirds stunda ir ļoti laba grāmata, tur ir par tas Ervīns Jaloms ir jau vecs terapeits, psihoterapeits, un kā viņš 1 stundas laikā spēja palīdzēt saviem pacientiem, jo viņam jau ir vecuma slimība, un viņam atmiņa vairs nav tik laba, viņš vairs nevar ņemt savus klientus regulāri, bet viņš saka, ok, bet 1 stundu es varu veltīt. Un tāda ļoti sirds dziļa grāmata, man ļoti patīk, jā. Un, protams, tāda grāmata, kur man cilvēki kaut kā reizēm prasa, ka, Klāvis, jūtos ļoti slikti, vai tu vari kaut ko ieteikt, ko izlasīt. Šī Edītas Evas Igora grāmata Izvēle. Es viņu latviešu valodā lasījusi, man liekas, 2-3 reizes, un angļu valodā arī. Okay. Un sieviete ir izcietusi holokaustu, pāri pa 40 gadiem maina savu dzīvi, kļūst par psihoterapeiti. Un kā viņi arī palīdz saviem klientiem un kam viņi vispār pati ir izgājusi cauri. Un arī tā viena lieta, ko es no grāmatām vienmēr smeļos, kad es izlasu, man liekas, ja cilvēks ir kaut kam tādam izgājis cauri un spēj dzīvot tālāk, tad es ar tām savām problēmām vispār nestāvu blakus. Man ir jāatrod risinājums. Jo ir reizēm tā sajūta, ka nav risinājums, vai ne? Kad nav. Ir. Bet vienmēr ir, vai ne? Ir, jā, bet tā sajūta tajā brīdī ir. Bet tā sajūta ir tāda, ka nav. Un tad tā ir, jā, ka mums vienmēr ir iespēja izvēlēties. Tad vai mēs turpinām ciest, vai mēs meklējam to risinājumu un kaut ko darām. Un tās ciešanas reizēm, protams, būs kādu brīdi, bet kad mēs meklējam to gaismu tuneļa galā. Un tad tā 3. paņēma Tomasa Mūra, kad klusums runā, ir par to, ka man arī ir ļoti aktīva dzīve.
un visu kaut kur gribas būt un visu kaut ko paspēt un izdarīt. Un es arvien vairāk arī saprotu, ka, ja es agrāk varēju visu nedēļu skraidīt apkārt un dot sevi visu kaut kur, tad šobrīd man, es nezinu, ik pa 2 nedēļām vajag dienu, kad es ne ar vienu nerunāju, ka es esmu tikai viena pati savā čauliņā, tā kā klusumā. Un cik klusums ir īstenībā svarīgs? Tas ir pa klusumu? Jā. Okay. Par to, cik īstenībā klusumam ir liela loma mūsu dzīvē. Tu tiešām arī piekopi tā, ka tev ir 1 diena tajās? Es nevaru pateikt, ka man ir 1 diena 2 nedēļās, bet ik pa laikam es paņemu tādu dienu. Jā, es arī, kad es braucu uz tām savām mācībām uz Lūžņu, tad arī tur sanāk tāds vairāk vai mazāk klusums. Un vēl es esmu arī Santiago ceļu 2 reizes gājusi, un 2. reizē bez arī telefona un sociālajiem tīkliem, bijusi vairāk ar sevi kopā. Un tad es tagad lieldienās biju palikusi viena pati Rīgā, un es izslēdzu telefonu, nelietoju neko. Tad man pat sanāca, ka es tāds 2-3 dienas biju ar sevi. Mm-hmm. Kur tu atrodi laiku lasīt? Zin kā, laiks jau mums visiem ir viens, vai ne? 24 stundas. Tieši tā. Tu maz guli, tāpēc, ja? Nē, vispār es guļu labi. Es šobrīd, tā kā šonedēļ. Bet, zini kā, kur es lasu? Man grāmata vienmēr līdz somā. Jā. Tā tad es ķeru mirkļus, kad es varu palasīt. Un man ļoti patīk pamosties no rīta un palasīt kaut vai 15 minūtes. Un īstenībā 15 minūtēs var izlasīt ļoti daudz. Un vēl man ir ļoti labs paradums. Es katru vakaru, ejot gulēt, lasu. Principā, pamostoties un ejot gulēt. Jā, un arī, piemēram, nesen kaut kad martā biju uz ballīti, atbraucām mājās 2, es arī obligāti palasu, pirms es aizēju gulēt. Tas man tāds jau tā kā ieradums, bez kuras nevaru. Mm-hmm. Mēs pat, kad mēs dziesmu svētkos bijām 7 no rīta mājās, es arī kaut vai 5 minūtes, bet man višķiņ jāpaņem tā grāmata rokās. Un ideālā variantā tā ir sestdiena, svētdiena, kuras 1 dienu varu vienkārši veltīt lasīšanai. Gluži visu dienu, protams, nē, bet es varu tiešām daudz lasīt. Jā. Tā ir tāda ļoti liela tāda, mīlestība vai kā to saukt. Atbraukt no ballītes dziesmu svētku 7 rītā un lasīt grāmatu. Kaut vai nedaudz, bet es varētu teikt praktiski neskatos televizoru. Jā. Tagad es noskatījos tos Ķīlniekus, kas bija seriāls TED+. Bet tas arī vienīgais seriāls, ko es vispār, man liekas, pat nezinu, kad es kaut ko iepriekš skatījos. Okay. Es par Netflix ļoti maz ko zinu, es neko nezinu. Ja man kāds atsūta, labi, es varbūt reizēm redzu Zanai Nuts, ka viņi ieliek, ka šī ir ļoti laba filma. Tad es ielieku sev kaut kur, saglabāju, un ja man uznāk brīdis, kad es nevaru palasīt, tad es kaut kad paskatos, bet ļoti reti. No vienas puses ļoti labi. Jā. Un vēl es nelietoju alkoholu. Arī labi. Tas arī ietaupa laiku lasīšanai, dod laiku lasīšanai, jo īpaši piekdienas vakaros. Jā, un tad brīvdienas ir vieglākas. Jā, un tad var arī sestdienā pamosties 8 un mierīgi palasīt. Tas gan, jā. Redz kā. Tas tā vienkārši, lai saprastu man kā tādam mazākam lasītājam, kur to laiku meklēt. Jā, jo es arī citreiz apņemos kaut ko izlasīt, bet neteikšu, ka man tas ļoti bieži tā apņemšanās nostrādā uz mani. Lai gan es ikdienā lasu daudz, bet tiešām grāmatas man sanāk pēdējā laikā lasīt mazāk. Kaut gan es diezgan daudz lasu visādi žurnālus. Tad tu arī lasi. Es lasu, jā, es visu kaut ko lasu, jā, bet grāmatām es arī gribētu pieķerties, bet kaut kā es vēl, jā, bet labi. Jāatrod kaut kas ir aizraujošs. Jā, tas ir arī svarīgi. Žanrs jāatrod kaut kāds, jā. Jo es kaut kā pēdējā laikā arī pieņemsim to psiholoģisko literatūru. Vienu brīdi man patīk, tagad saprotu, viņi jau tur sāk atkārtoties viens un tas pats bieži vien, un tās frāzes jau man liekas tādas. Man viņas ir tukšas bieži vien, jā, un viņas ar mani baigi nerezonē. Es viņas tā vairs nevaru tā dziļi izjust, un tāpēc tad arī man vairs nav tā interese tik liela to izlasīt līdz galam. Un tā bieži ir, jā, bet ok.
Es to pilnīgi piekrītu. Gribēju tikai vēl piebilst, ka, piemēram, arī sirds stunda, nekas jauns jau tajā grāmatā nav, bet man tas autors ļoti simpatizē, un arī tas veids, kā viņš to visu pasniedz, tev uzreiz ir, tu jūti to sasaisti, un tev gribas, un tev patīk lasīt. Bet ir arī bijuši autori darbi, kur, man liekas, tas galīgi nav man, un arī par psiholoģijas grāmatām runājot, es arī nevaru lasīt tikai tās. Vienā brīdī tev tās self-help grāmatas, es tā kā vispār vairs nevaru, es lieku malā, man vajag vienkārši kriminālu romānu, kur tev vispār nekas nav jādomā līdzi. Jā, tas piekrītu. Jā. Atgriežoties pie depresijas tēmas, tu arī depresijas laikā noteikti lasīji, es pieņemu, ka tur nekas nemainījās, vai ne? Mazāk, jā. Nevarēja nokoncentrēties. Jā, tieši tā koncentrēšanās grūtības, jā. Jā. Un labi, kas bija varbūt tie kaut kādi lielākie līdzekļi? Labi, es saprotu, ir runa par antidepresantiem, kas noteikti ir kaut kādā ziņā liels boosts un terapija kā tāda. Un tu bez tā vēl arī centies darīt lietas, lai tiktu ārā no depresijas? Es ļoti strādāju pie sava prāta stāvokļa, jo es sapratu, ka man vajag jāmainas arī. Es domāju, bija tajā upuru lomā. Es toreiz daudz podkastus klausījos. Bija brīdis, kad es vispār neko nevarēju paklausīties. Tā kā tu uzliec kaut kādu podkāstu klausīties, bet tev tas viss vienkārši iet kaut kur garām. Tu vispār nespēji to uztvert. Jā. Bet es toreiz, man liekas, ka tas bija tā, ka kaut kādu brīdi tu esi tajā upuru lomā. Tas ir ilgs brīdis. Un tad tā kā kaut kādā brīdī tu saproti, ka ir jāuzliek kaut kāds termiņš tām lietām. Līdz kuram, pēc kura tad bišķiņ kaut kas ir jāmaina. Un es nevaru tev tā pateikt, vai man toreiz izdevās ievērot to termiņu, bet es domāju, tie bija kaut kāda apstākļu sakritība. Man liekas, ka toreiz tā bija ugunsskolas viena Jūra Rubeņa saruna, kuras noklausījos 5 reizes. Es atceros, beigās es sēdēju ar blociņu un rakstīju. Un tas man toreiz iedeva tādu kaut kādu vienu būstiņu, kad kaut kas ir jādara. Kad tu vari tā arī nodzīvot, tur nezinu, vēl daudz gadus un tā kā neko nemainīt, bet kad kaut kam jābūt, ir kaut kā jādzīvo, ir savādāk. Un tas toreiz arī iedeva to, ka man kaut kas jāmaina savā dzīvē, ka man pašai tas ir jādara un man ļoti kaut kas jāmaina ir. Un es toreiz pieņēmu to lēmumu arī, kad es iešu prom no darba, kad es gribu, es tā kā uzliku sev tos mērķīšus, kad es gribu pārstāt lietot tos antidepresantus, ka es gribu būt tīra, vai kā lai to nosauc. Un toreiz man ar tām visām grūtībām, kam es izgāju arī cauri, kā tas pēc kāda laiciņa arī tas izdevās. Un tad es padzīvoju kādu brīdi bez darba. Varētu teikt, tas bija viens no skaistākajiem laikiem. Darīju visu kaut ko es gribēju darīt, nevis to, ko varbūt kāds no manis sagaida. Es atceros, toreiz izmēģināju dažādas retrītus, biju uz elpošanas sesijām un visu kaut ko mēģināju sev dot, gāju uz jogām. Tā kā baroju savu ķermeni ļoti un savu garu, laikam tā to varētu nosaukt. Un tad kaut kādā veidā arī atkopos. Cik daudz tevī tagad ir upuris? Es domāju, ka joprojām ir. Es nevaru teikt, ka nav. Es domāju, ka noteikti ir. Es viņu varbūt tagad vairāk pieķeru. Kaut kādā brīdī, ka hei, tu esi tā kā, es nezinu, cīnītāja, darītāja, bet kaut kādā brīdī viņi atkal man dara pāri. Atkal tur. Un tad es tā kā pieķeru sev, labi, bet kāds ir tavs priekšlikums? Tad ko tu iesaki darīt? Nevis tur puksti par to, bet ko tu iesaki darīt? Un tad es tā kā mēģinu sevi vilkt ārā no tā. Bet es nevaru teikt, man liekas, tas ir vispār dzīve, ir visa par to, ka tev ir, ja ir kāds, kurš var pateikt, ka viņš visu zina, kā ir jādara, tad tas ir abrīnojami. Es, man liekas, tikai mācos to visu laiku. Tāds treniņš. Jā. Kas tev visvairāk dara pāri? Es domāju, ka es pati sev daru pāri. Pirmkārt, uzliekot sev kaut kādu to slodzi, uzliekot sev to atbildību. Un arī tas, ka nemāku novilkt
stingras robežas, man ļoti gribas būt labai. Es esmu tas people pleasers arī, kurš tā kā, ļoti grib būt labs. Jā. Es nezinu, tu esi vai neesi? Kā? Labs jautājums. Bet tu zini, kā tas ir? Nē, es zinu, kā tas ir, jā. To sajūtu es saprotu. Es vienkārši arī cenšos no viņas atvadīties. Jā, es cenšos pateikt, ka, es vienkārši cenšos būt egoistiskāks. Jā. Un labs sev. Tā varētu teikt. Jā. Un to es arī mācos, ka tev ir jābūt labam sev. Jā. Nevis visu laiku tikai tev ir tā labestība, tā kā citiem jādod, un lai te pārējie domā, ka tu esi labs. Jo, ko es arī esmu iemācījusies un sapratusi, ka mēs jau nevaram ietekmēt to citu cilvēku viedokli par mums. Bet tik ļoti gribas izpatikt visiem un patikt, ka beigās tu tā kā visiem izpatīts, visi aiziet, bet tu paliec ar to visu. Un tā ir tā lieta, ko es arī pieķeru sev regulāri, ka tad bišķiņ jāapdomā ir, tad kam tas ir izdevīgi, man vai kādam citam. Jā, es arī esmu sapratis, ka pirmkārt tā, tu nevari būt visiem labs. Tas ir viens, jo katrs uztveras tevi savādāk, un it kā, ja tu arī gribēsi izdarīt labu, cits to tā kā var uztvert ar sliktu. Jā, tas tāpatās arī, kā esmu izjūtis šeit šo podkāstu, no vienas puses gribu darīt cilvēkiem labu, bet tai pašā laikā es saņemu pietiekami lielu pretestību. Un tā. Pretestību no kā? No cilvēkiem. Kāpēc? To vajag. Kāpēc jārunā par šādām tēmām? Vai tas īsti vīrietis vispār? Šādi veidi jautājumi. Jā, un tāpēc jā, līdz ar to es tagad esmu pilnībā sapratis to, ka, šeit, es saprotu, ka visiem noteikti nevarēšu nepatikt, ne arī es varēšu izdarīt labu, ne arī es varēšu nodot kaut kādu savu mērķu nodomu, bet kam es varu izdarīt labu, tas ir tie cilvēki, kuriem es ticu un kuri tic man. Tā varētu teikt. Un kam vajadzēs, tas arī paņems. Man bija, kad sāku tajā 23. gadā rakstīt grāmatu blogu Instagramā, un viena diezgan laba draudzene teica, tu tik daudz lasi, vai tad vispār kaut kāda jēga no tā viss ir, un ko tu ar to visu gribi tā kā pateikt? Kāpēc tu to dari? Un, tā kā tu iemācies kaut ko no tā vispār, un tā mazliet izsmejoši varbūt arī. Jā. Un es atceros, ka tas toreiz man arī iedeva tādas šaubas par sevi. Es domāju, bet viņi tagad šitā domā, tas nozīmē, ka vēl noteikti daudz tā domā. Un vai tiešām to vispār darīt? Es taču varu izlasīt to grāmatu un tās domas paturēt pie sevis. Un tad man liekas, ir tas teiciens, ka dzīve ir apaļa, bet zeme ir apaļa, nevis dzīve ir apaļa. Bet ka kaut kādos tajos šaubu mirkļos tev nav tā, ka tieši kāds atraksta, kādu tu nejauši satiec. Man liekas, ka toreiz man bija tā, ka es nejauši vienu sievieti satiku svešu Rimī, un viņa man pienāca klāt un teica, paldies, ka tu raksti par grāmatām, man tik daudz grāmatas ir palīdzējuši. Tā kā es sekoju tev līdzi, un man ļoti patīk tās grāmatas, ko tu iesaki. Un tas toreiz tāds, bet tomēr rekur tam cilvēkam tā kā tas bija vajadzīgs, viņš man tā pateica. Jā. Un tad es atceros, ka es toreiz sapratu, ka baigi labi, ka uzrodās šādi cilvēki, kuri tā kā tevi apšauba, nedaudz challenge'o. Tad ir īstais brīdis ieklausīties sevī, saprast, vai ne, vai tu gribi to darīt, vai tu negribi to darīt. Ir labi, ja ir kaut kāds apstiprinājums no kaut kurienes, ka tas ir ok, ko tu dari, kaut viens cilvēks, vai ne. Un galu galā mēs jau arī to daram savā ziņā sev. Sev. Kāpēc es vispār sāku par grāmatām rakstīt, jo es sāku gudrīdā rakstīt, jo savādāk es biju nopirkusi vēl vienu grāmatu, ko es jau biju izlasījusi. Un es gudrīdā nebiju to piefiksējusi, un es sāku lasīt, un es kaut kur esmu lasījusi, tad es sapratu, bet man ir jāuzraksta vismaz bišķiņ kaut kas, lai nav šī situācija vairāk. Un tad es tā kā sev, jo tā atmiņa jau ir tik liela, tik cik ir, un visu nevar atcerēties. Jā. Bet tu pat minēji, ka tu vismaz, laikam, bija daļa no mota? Jā. Vairs neesi? Es esmu daļa no mota. Es vienkārši tikko beidzu savu 3 gadus projektiņu tieši pirms nedēļas. Ok, tad tu joprojām esi, bet noslēdzies ir kaut kāds posms? Noslēdzies ir tas no 7. līdz 9. klasē, jā. Jā. Es vienkārši neesmu bijis mota kustībā, un tāpēc man nav tik daudz zināšanas par to. Kaut gan es esmu runājis ar jūsu vadītāju, bet
Kas tev pamudināja tur tā kā piedalīties, kļūt par vēstnesi? Par treneri. Jā. Tas bija tas, kad es aizgāju no bankas projām. Es domāju, ko es gribu darīt vispār dzīvē. Un es sapratu, ka es īstenībā gribu ar kaut kādu labdarību vai brīvprātīgo darbu strādāt. Un toreiz es domāju, ko es varētu darīt. Es sapratu, ka es gluži uz slimnīcu laikam nevaru braukt. Es tā kā sāku izvērtēt savas spējas, ko es varu un ko es nevaru. Jo viena no domām bija varbūt bērnu slimnīca, tā vecāku māja, bet tad es domāju, ka man gribētos tā kā būt, es neteiktu iedvesmas trenerim, tas nav pareizi teikt, bet tad viens no veidiem bija Motā, ko es pamanīju. Es iestājos Motā, es iestājos arī Mentoru Latvija, kas ir bērniem, kuriem nav vecāki, un arī Riga Tech Girls. Un es biju mentore 3 programmās. Un, laikam tas mērķis bija kaut ko iedot sabiedrībai. Jo man visu laiku urdīja tas jautājums, kas paliek aiz tevis. Kas ir no viena lieta? Es domāju, man ir 3 brīnišķīgas meitas, man ir foršs suns. Suns dzīvos mazāk nekā es ceru, kad es dzīvošu tā kā ilgāk. Un es domāju, bet, kas paliek, ko tu vari iedot? Un tad es izgāju tās apmācības, un kas bija interesanti ar Motu, bija tā, ka tie 3 gadi, 12 nodarbības, mums ir iedots scenārijs, un mēs dodamies uz to skolu, uz savu klasi, un ar viņiem spēlējam spēles, stāstam savu dzīves pieredzi un runājam, kādās situācijās vajag darīt. Un visas tās reizes bija... Viņas nav tādas ļoti vieglas. To pirmkārt ļoti vajag gatavoties. Un darbs ar jauniešiem ir tāds, nav tā, ka tie jaunieši ļoti fokusējās, visu tā kā dara, ko tu saki. Brīžiem bija situācijas, kad es vienkārši ar sevi runāju. Un es atceros, man bija tāds mans buddy, tā kā Laura, pēc kuras es atskaitījos pēc katras tās reizes. Un es atceros, tā viena reize bija tāda, es domāju, tas ir vispār, priekš kam tas ir vajadzīgs. Es aizbraucu, iztērēju savu enerģiju un vispār tā kā, viņi dzīvoja savu dzīvi. Un pagājušā nedēļa man noslēdzās tā programma, tā bija 12. nodarbība. Jūs zināt, Rūta, kādas vēstules saņēmu no tiem jauniešiem. Cik viņi daudz bija paņēmuši, cik viņiem bija, es ļoti daudz arī dalījos ar savu dzīvi. Vairāk jau nevis ar, teiksim, ar visādām dzīves situācijām, kas man ir bijušas. Un, kā es no viņām esmu izgājusi, vai kā es mācos no viņām iziet, un viņi to bija atcerējušies. Viņi visvairāk tieši to arī novērtēja. Un par to, ka viņi ir kā tā viena meitene, es nezinu, vai meitene vai puisis, viens bija arī rakstījis, ka viņiem šķiet, ka no nodarbībām viņi ir vairāk paņēmuši nekā no skolas. Tas bija baigi, ļoti emocionāli. Es biju pārsteigta, teiksim tā, tas brīvprātīgais darbs ir tāds, ka tu dod, un tu jau nezini, vai tu kaut ko dabūsi atpakaļ, jo tas mērķis arī nav, ka tu kaut ko dabūsi. Es atceros, ka mums laika tikai teica, kaut viens no viņiem, nezinu, vienu lietu paņems par šiem 3 gadiem, ka tas jau ir labi. Es saņēmu baigo algu atpakaļ, ļoti lielu. Tā kā atalgojumu, teikt, ar labiem vārdiem. Nē, tas bieži vien nozīmē vairāk nekā... tas atalgojums, ko saņem. Jo atalgojums tur nav, tas ir tikai brīvprātīgs darbs, kur tu savu laiku tērē pēc vēl materiālus un kaut ko pārējo. Un, protams, pēdējais gads man bija diezgan izaicinošs, jo man arī darbā daudz izaicinājumi. Un tajā brīdī, kad es biju bez darba, tad tas mots bija ļoti viegli iespējams, bet šis pēdējais gads bija grūtāks, jo darbā ļoti liels slodzi un kā pusdienu veltīt un aizbraukt, tas bija izaicinoši, bet man baigais prieks. Tagad es domāju, ka es ņemšu gadu pauzi, man ir jāuzlādē savas baterijas, un es domāju, ka es varētu atgriezties nākamgad, un turpināt. Kādā citā skolā vai kāds notiek? Tur ir tā, ka tu tad padod ziņu motam, un kurā skolā tajā brīdī ir nepieciešams treneri, jā. Saprotu. Un tad viņi sadala un kaut kā, to izdara. Es zinu, ka ir motam tās 3 drosmes, par ko viņi runā. Varbūt var noprecizēt. Jā, tātad pirmā ir drosme teikt nē. Jā. Tas nozīmē, ka teikt sev jā
Un tas arī nozīmē nedarīt, piemēram, kaitīgas lietas, tāpēc, ka kāds cits tevi aicina to darīt. Piemēram, iedzert, ka tu nespēji nedzert, tāpēc, ka pārējie visi dzer, tev arī tas ir jādara. Tātad drosme teikt nē, drosme dzīvot, izvēlēties savus sapņus, iet uz saviem mērķiem un darīt lietas, kuras tu tā kā gribi, un drosmi rūpēties. Un tas nozīmē drosmi rūpēties par sevi un arī par citiem, ka mums rūp, kas notiek un kā mums viens otram klājās. Tur mēs arī par tām mugursomām runājām. Tur mēs runājām, cik svarīgi ir viens otram labus vārdus teikt un uzteikt. Un arī svarīgi ir arī tā metafora par lukturīti, kad mēs ieejam, teiksim, tumšā telpā iekšā un ka mums viss ir slikti, ka tur nekā nav, bet paņem to lukturīti, uzliec uz gleznas, kad ik katrā no mums ir kaut kas īpašs. Kad jebkurā no situācijām mēs arī varam kaut ko īpašu atrast. Un tā ir arī viena lieta, ko es dzīvē esmu ļoti iemācījusies, kad ir kaut kāda ritīgi slikta situācija, baigais tāds, nezinu, kāds tevi uzmet vai kaut kas. Un man tieši nesen tāda situācija viena bija, un es domāju, pats, kaut kā, Un tad es tā, ritīgi foršs treniņš, ko es no šitā visa paņēmu. Es tā kā uzspīdinu to lukturīti un izdomāju, ko es no tās situācijas varu iemācīties. Jā, tā ir tā ļoti veselīga domāšana. Bet kā tu pati sevi saisti ar tām 3 drosmēm? Es domāju, ka es viņu diezgan sasaistu ar šīm. Jā, tāpēc arī man, kad pirms tiem 3 gadiem biju uz tām apmācībām, es sapratu, ka tas ir par mani, tas ir par to, ko es gribu tā kā dzīvē. Gan tas mindsets, gan tas vispārējais, ka tā ir, kad drosme ir kā muskulis, kas mums ir jātrenē. Un šīs lietas arī, ja tu neesi ar viņām piedzimis, tad tu viņas dzīves laikā vari tā kā uztrenēt un tā kā iemācīties. Un arī par tām rūpēm. Man ļoti rūp, kā citi jūtās, kā apkārtējie jūtās. Un arī par to vispār drosmi darīt kaut kādas, es nezinu, trakas lietas, ko tu neesi darījis pirms tam, kad vienkārši iet un darīt. Man reizēm arī darbā ar kolēģi teikuši, tu esi ļoti drosmīgi. Nav jau tā, ka man nav bail. Man ir nenormāli bail, bet vienkārši ej un dari. Ja tas saskan ar tavām vērtībām, tas nav kaut kur pretrunā ar to. Jā, tie ir ļoti viedi un jauki vārdi. Jā, es aicinu arī jūs, mīļie klausītāji, būt drosmīgiem. Un es teikšu lielu paldies Elīnai par, pirmkārt jau kā jau minēju, par uzdrīkstēšanos un drosmi atnākt uz Randiņš ar Rūdu studiju. Tur arī ir jābūt kaut kādai zināmai drosmei. Un liels paldies arī jums, mīļie klausītāji. Es ļoti ceru, ka kāds no jums, kas klausījās šo epizodu, būs drosmīgs veikt kādu jaunu lietu savā dzīvē vai kaut ko varbūt izmainīt un arī atnākt šeit uz Randiņš ar Rūdu studiju. Milzīgs paldies, ka klausāties. Paldies mūsu draugiem Plūkt par klātesamību un dāvaniņām mūsu viesiem. Un paldies arī tev, Elīna. Paldies, Rūda. Tiekamies jau nākamajās Randiņš ar Rūdu epizodēs. Visu labu! Tu tikko noklausījies podcastu Randiņš ar Rūdi. Ja mentālās veselības un attiecību tēmas skar arī tevi, un tu vēlies manā podkastā izstāstīt savu stāstu, raksti man sociālajos tīklos. Bet, ja esi mūsu sarunu regulārs klausītājs un vēlies atbalstīt podkasta veidošanu, uzsauc man kafiju. Saiti atradīs podkasta aprakstā un manos sociālo tīklu profilos. Podkāsts tapis ar biedrības Skanda atbalstu.